Artroskopija kā metode ir ļoti sena vēsture. Artroskopija ir vismaz 80–90 gadi. Pēdējo 50 gadu laikā viņi ļoti strauji sāk attīstīties, un attīstoties artroskopija attiecīgi palielinājies to operāciju klāsts, ko ir iespējams veikt šīs artroskopijas kontrolē. Viena no biežāk veicamām artroskopiskām operācijām ceļu locītavā ir menisku operācijas. Visi ir dzirdējuši, ka ir tādi meniski, visi zina, ka tādi ir. Daudziem viņi arī sāp, daudziem viņi arī rada problēmas. Patiesībā šīm operācijām ir ļoti labi rezultāti. Tātad, lai šo operāciju veikt, nav nepieciešams veikt griezienu ceļu locītavas rajonā. Pilnīgi pietiek ar 2 nelieliem dūrieniem ādā, ar kuriem locītavā tiek ievadīta videokamera, un pateicoties tai videokamerai attēls tiek novadīts lielā monitorā, uz kuru skatās ķirurgs operējot celi, un redz visu to ceļu locītavu no iekšpuses. Manipulējot gan ar celi, gan ar tās videokameras objektīvu, ķirurgs ir spējīgs apskatīt ceļu locītavu absolūti visās iespējamās maliņās. Tātad, atrodot meniska bojājumu, caur otru dūrienu ādā ir iespējams to daļu, kas ir meniskam noplīsus, izņemt no ceļu locītavas laukā. Operācija nepieprasa ilgstošu atrašanos slimnīcā, operācija vidēji ilgst 25–30 minūtes, operācijas tiek veiktas vispārējā anestēzijā, pēc kuras apmēram pusotras stundas laikā pacients ir absolūti skaidru prātu, spējīgs ar savām kājām, bez ģipšiem, bez kruķiem doties uz mājām.